Vecu, bet vēlāk S&P's ODB. Bet reiz taču bija sulīgi sapņi, tikpat lieli kā pats B.I.G. Bet arī hip-hopam tie bija līdz pēkšņi neparādījās MC Hammer tikšu piegriežņi. Un tas var sabojāt daudz ko, tu zini man ielājas pat visusticīgākie fanāti. Un tomēr repčis cīk, Nostradamus pareģojums nāksies neatzīt, jo jauna augs un dīgs, izsokuši rājumi ar globālā tīmeklī klīst, jo spēle neatlasīt, skat, ka tikai Wayne sev dekāds laikā spēj izmainīt. Saldējumi visiem, kas spēj veselīgi Gucci man safe swipes izbaudīt. Jā, te kādas notikums kā mājies, un piemēri ir kā lādiņš, un piemēri ir kā krātiņš, un man liekas uztepsies man prātiņš, un te kādas notikums kā mājies, un piemēri ir kā lādiņš, un piemēri ir kā krātiņš, un man liekas uztepsies man prātiņš. Drēž šogad nav vajadzīgs detoks, ir vajadzīgi vēl tikai pāris jauni austiņu modeļi. Un arī 50s to zina, kas mazāk repa, bet vairāk cenšas kļūt par vox promoteri. Jā, baltais raps ir ēkā, vairāk kā jebkad Eminemam ir jauni pēcteči. Un arī sievietes ir spēlē, un dažām no tām pēdējā laikā ir pārsteidzoši izmēri. Jā, rapčiks ir pagalām brīvs, Kenny West troņi turē gandrīz vai neatpazīt. Ne tā video klīst, kur Dēniks spredit, jo ķēr atpakaļ uz scenā un dīrs. Te ir par ko padomāt, jo kalifs sekotājiem pārmāk un saiš un masīvs. Bet jaunais ODB Denijs Brauns priekš G-Unit vienkārši pārāk liels frīks. Jā, nekādas notikums kā mājies, un piemēri ir kā lādiņš, un piemēri ir kā krātiņš, un man liekas uztepsies man prātiņš, un nekādas notikums kā mājies, un piemēri ir kā lādiņš, un piemēri ir kā krātiņš, un man liekas uztepsies man prātiņš.